Bija laiks, kad PCTV bija liela un ietekmīga, bet Saskaņas centrs maza daļiņa no tās, kas atšķēlās un sāka dzīvot autonomi, riskējot jau pēc laika nogrimt aizmirstībā. Kā viss ir mainījies? Saskaņas centrs tagad TV monopolizējas elektorātu krievisko galu, kamēr PCTV sanīcas kā tārpu sēsta sēne, kas nevienam vairs nav vajadzīga. Ļoti ticams, ka rudenī partijas kongresā tiks nopūsta šīs partijas dzīvības vārā liesmiņa. Pieļauju arī tādu domu. To mēs sniegsim partijas biedriem, ja, un atklāt runājot, es būšu visdrīzāk par to uzstāšos, ka mums ir jāveido cita partija, jauna partija. Nevar būt tā, ka vienkārši skatuve paliek tukša, jau nav nekā. Ja. Tur ir tā ir tīri tehnoloģiska problēma. Tehnoloģiska vai kāda cita, bet problēma ar partijas izveidi var būt gan. Vispirms šādā gadījumā ir vajadzīgs svaigas asins, bez tām nav nekādas jēgas būvēt kaut ko jaunu. Tādas it kā esot, kustības par vienlīdzīgām tiesībām izskatām. Šī organizācija ir tā, kas iesniegus parakstu par pilsonības referendumu. Taču, kurā gadījumā partijas izveide noteikti nav ātrā laikā paveicama lieta. Tātad uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām PCTV savu sarakstu visdrīzamāk nepieteiks. Un tas diezgan būtiski maina cīņu par krieviski runājošo vēlētāju. Saskaņas centram tas ļoti nepatīk, lai gan ārēji viņi saglabā vēsu mieru un skaita mantru par to, ka Rīga tās ir ielas, bērnu dārzi un sabiedriskais transports. Tikai komunālās lietas, ne grama politikas. Būs partijas, kas noteikti izmantos nacionālo retoriku no latviešu puses. Un tie pirmie būs, diemžēl, Vienotība. Diemžēl es saku, tāpēc, ka viņi ir pēc būtības valdoša partija, viņi ir galvenais partners valdībā, un tāpēc tas nav pareizi, ka viņi sliks tāda retorika. Nacionālā retorika izmantos arī virkne partiju, cik viņi tur daudz būs, man patreiz grūti prognozēt, būtu skaidrs, ka būs no tā saucamas Krievu puses. Tas viss noteikti noteiks, tas ir absolūti skaidrs. Saskaņas centrs uz šīm vēlēšanām, tāpat kā arī uz visiem iepriekšējiem, bet uz šīm vēlēšanām īpaši izteikti ies, ka partija, kas nav ne Krievu, ne latviešu partija. Īsāk sakot, kamēr apkārt bangos emociju jūra un politiskās kaislības, Saskaņas centrs būs kā bezpersoniska, bezzimuma būtne, kas teiks, mēs te visam stāvam pāri, jo turam rūpi par ielu remontu un tramvaju sliedēm. Saskaņas centrs rēķina, ka tas varētu uzrunāt gan krievus, gan latviešus. Tātad Saskaņas centrs par visām varītēm mēģina palielināt savu elektorātu skaitlisko sastāvu. Bloķēšanās ar Andru Ameriku partiju tam ir spilgts piemērs. Kāpēc Saskaņas centrs tā dara? Tāpēc, kā arvien grūtāk un grūtāk viņiem ir vienpersoniski kontrolēt līdz šim iekopto savu stabilo vēlētāju. Izlīdzinot PCTV, viņi īstenībā likvidēja ļoti svarīgu elementu savā visā tajā ekosistēmā, kas saucās krievalodīgais elektorāts. Viņi likvidēja politisko spēku, kas pārstāvētu radikāli noskaņots krievalodīgos vēlētājus. Šķiet pienācis laiks, kad Saskaņas centrs to radikālo savu vēlētāju segmentu noturēt vairs nespēja. Tas slīd no rokām, neraugoties pat uz Nilu Ušakova izmisīgo gājienu ar zirdziņu, atbalstu krievu valodas referendumam ziemā. Vēlētājs, kuram ir apnicis, ka Saskaņa vienmēr ir soli no varas un neko jaunu nespēja radīt, arī solīto nespēja īstenot, tagad atrod sevi partijā par dzimto valodu, tautā vairāk pazīstam kā Lindermana partija. Pagaidām tās reitingi ir niecīgi, tās līderi vispār nav pilsoņi, tāpēc nevar piedalīties nekādās vēlēšanās. Taču tur ir pagaidām maz pazīstams, bet politiski izsalcis otrais ešalons. Un iespēja savā bākā ieliet arī papildus degvielu viņiem ir. Es neizslēdzu, ka mēs varam izveidot arī kopīgu sarakstu. Drīzāk ar partiju par dzimto valodu. Drīzāk. Kāpēc? Tas ir skaidrs, ka psiholoģiski šie formāti ir ļoti tuvi. Formāli patiešām laikam ir diezgan tuvi. Atliek tikai pārpasēt idejas jaunā iepakojumā un uz priekšu. Šķiet, ka Lindermanam tas vismaz pagaidām izdodas. Tā krievu valodīgo partiju problēma ilgtermiņā ir, kā dabūt tādu pārstāvniecību, lai nonāktu pie varas. Savukārt, parādoties Lindermanam, viņš nekādā veidā nepalielina to elektorāta apjomu, viņš tikai pārdala esošo un vēl noliek to Saskaņas centru tādā diskomfortablā situācijā, ka arī viņš nonāk izolācijā. Saskaņas centrs to labi saprot, tāpēc mēģina likt kārtu uz ārkārtīgu pragmatismu un politisku neutralitāti. Dalējam tikai tā, ka Lindermana partija viņiem to traucē darīt un mēģina izprovocēt uz konfrontāciju. Un, piemēram, paziņo, ka iestājas par Ušakovu kā mēru. Katra reize, kad Lindermans publiski iznāk un paziņo, ka Ušakovs ir labākais mēra kandidāts, kā viņš jau to dara, es uzskatu, nāk nevis pa labu, bet pa sliktu Ušakovam ne tikai pie latviešiem. Pa latviešiem vispār nerunās. Viņš arī grauj pie tādiem pragmātiskiem krieviem,
tās iespējas un dzen tos uz latviešu spektra pusi. Un tas ir tieši tas, kas ir galīgi neizdevīgi Saskaņas centra pašreizējam imidžam, jo Ušakovs taču labi saprot, ka vienīgais veids, kā palikt amatā, ir iegūt vairākumu domē, jo nekādas koalīcijas ar Saskaņas centru neviens neveidos. Mēs nedomājam ne par kādām koalīcijām. Mums ir bloks, kas nostrādāja ļoti veiksmīgi visu šo laiku, bez jebkādām domstarpībām, bez jebkādām problēmām. Šis bloks dabūs 51% Rīgu un turpinās iesāktus darbus. Un, ja nu tomēr skaidrs, kā ar tā dēvētajiem latviešu partijām Ušakova Ameriku blokam nekas nespīd, bet ja nu savu melno darbu kārtīgi paveikusi Lindermana partija tomēr atšķeļ Saskaņai un paņem vēl PCT vēl atlikušos fanus un tiek domē, kaut vai ar minimālo deputātu skaitu. Un ja nu tieši ir tik nepieciešama Saskaņa centram, lai dabūtu vairākumu, vai tā tiešām Ušakovs nekritīs kārdinājumā un nemēģinās ar viņiem vienoties? Principā taču tas ir Saskaņai tūs politiskais spēks. Tas ir tik strikti jūsu pieņēmums, ka Lindermana partija ir mums tūs politisks un ideoloģisks spēks. Mums ir Saskaņas centrs, kas ir izteikts politisks spēks, kas pozicionē sevi kā starpetniskā politiskā apvienība, kas strādā un apvieno gan latviešus, gan krievus, un tā mēs arī turamies. Tur jau ir tā lieta, ka kārdinājumi šāda scenārija gadījumā Saskaņai varētu būt liels un iespējams Rīgas atslēgas būtu rokā, taču tad visu laiku nāktos dzīvot zem Lindermana partijas spiediena, un man grūti iedomāties, kā ar šādu situāciju spētu sadzīvot Ušakova patmīlību. Manuprāt, nekā. Turklāt tad vēl pēc gada lielajās vēlēšanās gan Saskaņai viss būs beidzies. Un man šķiet, ka Jānis Urbanovičs to nepieļaus, lai arī kuloros runā, ka Ušakovs jūtas politiski pieaudzis un grib pabiedīt malā savu skolotāju. Pēc manām domām tas vēl nav iespējams. Var gadīties, ka viņi dēļ šīs spēles viņi var nonākt vienkārši pa vidu un palikt opozīcijā. Pie tā, ka viņiem var būt pietiekoši iespaidīga frakcija.